Jā. Hello. 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 Man ļoti patīk šis apģērba komplekts, jā. Bet tās bikses man ir vienkārši, kā lai pasaka, bišķiņ pa lielu un tur nebija mazāk izmēr, bet tā man ļoti patīk. Es nezinu, vai jums interesē, es tikko biju veikalā un es nopirku ļoti daudz stoklu. Es vienkārši esmu šopaholiķi, es nezinu, vai kāds no jums to zina. Es nezinu, vai jums interesē, bet es domāju, jums varētu kaut ko parādīt, ko es nopirku. Zārā es nopirku, lūk, šādu te caurspīdīgu krekliņu, kurām viss ir tā kā caurspīdīgs. Un virsū ir tādi, lūk, rakstiņi, ļoti skaisti. Es to nopirku priekš pozitīvus. Vai Taigerā ļoti nejauši, es tur ļoti rādi kaut ko nopērku, es parādīšu tikai vienu. Es nopirku divas ļoti interesantas glāzes, kuras ir, lūk, šādas te, tā kā spuldzīte. Tālāk es iegāju Berškā un es nopirku, lūk, šādu te, vai pagad tagad neredzē, vienkārši melnu braleti, kas iet zem šī te. Tālāk es iegāju H&M. Ļoti spontāni, nevis spontāni, bet ļoti nekas īpaši, neko īpaši es nenopirku, es nopirku vienkārši parastu baltu krekliņu. Tad es nopirku Pull&Bearā šos te svārkus. Es ļoti gribētu, lai viņi ir šorti, bet tie ir svārki. Un es nopirku tikai tā iemesla dēļ, ka viņiem ir tas trendy, tas tagad ļoti trendīgais prints, kas ir Gingnam, vai kā viņi sauc, es nezinu. Vēl, es nopirku sarkanu papīru dāvanu. Un vēl es iegāju bibliotēkā un nopirku sev šos te, es pat nezinu, kā to sauc, tie ir īsu capumiņi. Vēl es nopirku dabīgos bezglutēna makaronus un kartupeļu pankūks arī bezglutēna. Vai arī vienkārši pankūks. Kaut kāds pankūks bezglutēna. Vēl kaut ko tādu, nezinu, kas ir, bet izstījās garšīgi. Es jums visu laiku aizmirstu parādīt lietas, kas man apnāca no Rombes, un es gribēju pateikt to, ka es jums ļoti iesaku šobrīd pastīties Rombē kaut kādas lietas, tāpēc, ka tagad ir tā kā jaunā kolekcija, un tur ir visi šitie te Gingnam printi un denim un vispār nenormāli forši vēstais drēbes, es jau pasūtīju sev jaunas, bet es jums gribēju parādīt tās, kas man ne tikko, bet atnāca kādu laiciņu apakaļ, un es jums neesmu vienkārši non-stopā tiešām. Romba, jūs zināt, ir mans mīļākais internetu veikals, un es jums iesaku to pašu labāko, tāpēc es tiešām iesaku jums kaut ko paskatīties. Šāds te krekliņš, ko jūs redzējāt, iespējams šajā manā Instagram bildē. Ļoti patīk šis krekliņš, un viņš ir tāds gan tā kā parasts, bet tie pašā laikā tāds ļoti klasisks un skaists. Tad otra lieta ir šie te šorti, par kuriem es saņēmu ļoti daudz komplimentus, un jūs ļoti daudz jautājāt, kurus tos iegādājos. Arī bija, lūk, šajā te Instagram bildē. Un tos arī iegādājos Rombē, un tad pēdējā lieta, kā man patīk, ir šīs te kurpes uz tā kā platformas papēža, kuras tā kā sasīnās tev apkārt kājai. Nenormāli ērts, tā kā izstāvas augsts papēc vai ne, bet tā kā tāds ir, staigā kā šķīviņās, ļoti ērts kurpes, un es jums iesaku arī tās iegādāt. Lūk, es redzēju, ka ar youtuberi, kura nofilmē tikko haul video. Čau visiem! Šodien es izdomāju aiziet uztaisīt sev kaut kādu veidu pārmaiņas. Pasieties uz maniem matiem. Atcerieties, tie bija tādi ritīgi, pilnīgi ļoti violeti. Un tad viņi pēkšņi izbalēja un kļuva nevis zilā krāsā, bet tādā zaļā, zilā ūdens zāļu pretīgā krāsā. Ko 3. klasē man bija šitik īsi mati. Un lai nepārkrāsotu šos un atkal nebojātu matus, es izdomāju vienkārši nogriezt matus. Un es izdomāju tos nogriezt šitik īsas. Pasieties, cik daļi. Tie ir mani matiem. Labrīt visiem! Lūdzu, piedodiet, ka es jums saku, ka neparādīju savus matus. Man bija vienkārši slinkums, es jums to strādu šodien. Lūk, tādi īsi. Jūs gan jau, ka jau manā Instagramā redzējāt, bet, bišķiņi vēl galos var redzēt zilus galiņus, tāpēc iešu visdrīzāk šo piekdienu tā kā balināt galus, jo tā zilā krāsa neiet ārā. Es izdomāju, ka es varētu savus matus salakot, jo
man pavisam nesen atnāca lūk šis. Tas ir Filips lakotājs, kas tā kā tev nav pašam jālako savu mati, bet viņš tā kā iesūdz tavus matus un pats to salako. Un es ļoti gribu to tagad izmēģināt, tā kā. Tātad šobrīd es runāju ar Lotu pa FaceTime, jā. Yeah, why? How scary. Un es cenšos saprast, kā rīkoties ar šo, jo es pirmo reizi rīkojos. Instrukcijā man patīk tas, ka te var izvēlēties kādā veidā, lokas tu gribi. Es gribu šos. Tā. Wavy curls vai loose. Ko es gribu, wavy vai loose? Es gribu wavy. Šo uzlieku šeit. Ew! Wow! Ej tu nost! Cik stilīgi! Kur šis bija visu manu dzīvi? Es tikko pabeidzu lokot, es ieslēgšu gaisu, lai es labāk redzu. Tikko pabeidzu lokot savu galvu, un man tik ļoti patīk rezultāts. Tie ir tādi, ritīgākie beach waves. Varēju uzlikt, es uzliku pašu tā kā mazāko, jo man patīk, ka tās lokas ir praktiski nepamanāmas. Bet vienkārši man tik ļoti patīk. Rekordu var uzlikt timer, cik gribu ilgi gaidīt, uzlikt 12 sekundes, uzlikt 10, 8. Un tad var uzlikt arī grādus, rekordu es taisīju pašu mazāko. Un var arī skaitīt uz kādu pusi tu gribi, tā kā vai tu gribi, lai viņi ir ieveidot uz tā kā iekšu vai uz āru. Šitas ir tik forši, es tagad izmantošu to katru dienu, bet katru reizi, kas gribēšu lokot matus, noteikti to izmantošu. Čau visiem! Šobrīd es esmu vienkārši ne tas, kas stresā, es vienkārši nesaprotu, kas notiek, jo es gribēju aizbraukt pie vecmāmiņas, tā kā viņai dzimšanai pēc 2 dienām, un es viņai teicu, ka es atbraukšu pie viņas rīt, bet es domāju, ka es taisīšu viņai pārsteigumu, atbraukšu šodien, es iesēdos autobusā, kurš nesauc pieturs, un tu brauc Dievs zina kur un uz kurieni, un tad man pēkšņi pateica, ka es esmu pabraukusi garām, un viņa saka, tā kā, ej atpakaļ, un gan jau kaut kur būs. Es domāju, tu beigi saprot, kur es esmu? Ne. Es nesaprotu neko, es nesaprotu, kur es esmu, es nesaprotu, kur man ir jāiet, un es ļoti ceru, ka es neapmaldīšos, jo ir jau vakars, un tūlīt būs tumšs, un es ļoti negribētu apmaldīties. Good morning! Dārza fashion style. Un zemenītes. Vēl gan nav gatavas. Ir gan dažas. Kiķi! Ir jau pusdienlaiks, un es gribu aiziet noraut gurķīti, jo mēs taisam salātu, bet es nevaru, jo ārā ir tik skaists laiks. Labrīt visiem! Tātad šodien ir tā diena, kad mēs svinēsim vecmāmiņas dzimšanas dienu. Apmēram uz 4 atbraukus ciemiņi. Es atvainojos par savu izskatu, jo es nezinu. Man nav saķemēta māto, man nav kosmētikas. Vispēc esmu to pamanījuši, bet gan šajā, gan iepriekšējā, gan man šķiet arī iepriekšējā vlogā. Pārsvarā visos kadros esmu pilnībā bez kosmētikas. Tas ir fakts. Pasieties kādas Latvijas žurka. Viņa visu laiku skraida pa zāli, un viņa ir tik slapja. Es tikai šobrīd saprotu, ka šis vlogs sanāk tāds diezgan liels runāšanas vlogs. Es ceru, ka jums tas netraucē. Es nezinu, vai jūs sapratāt pēc šī vloga sākuma, bet es šogad braukšu uz Pozitīvus, kas ir mans pirmais Pozitīvus festivāls vispār. Un es domāju, ka būs nenormāli forši, un es nevaru sagaidīt. Un es domāju, jums nedaudz padalīties par to, ka es esmu sākus gatavoties. Ka Pozitīvs ir burtiski pēc mazāk kā 2 nedēļām, burtiski pēc nedēļas. Es gribēju pastāstīt par vienu aplikāciju, kas ir Pozitīvus 2017. Šī ir aplikācija, kur tu vari jau tā kā pasīties visu, kas
būs pozitīvs sākot no ēdiena līdz pat koncertiem un filmām un tā tālāk un veikaliem un viss kaut kas tāds. Ar vienmēr sakot, šāda aplikācija pozitīvs 2017. Un te ir reāli viss. Tā kā sākot ar biļetēm, rekur, un tad var visu kaut ko apskatīties, kas rekur par mūziku un tā tālāk, un rekur jau uzspiež šo te. Tu vari pastīties, tā kā, kas būs pozitīvs, un es rekur, šis ir mans schedule, es esmu salikusi, kurien es noteikti gribu aiziet, un teikt uz Ellie Goulding, es nezinu, kas ir The Graduate, es vienkārši raudzīju, ka tas ir pie filmām, nu, protams, Illumineers, vienkārši te, ja uzspiež schedule, var apskatīties par visu, kas notiek, un par visām grupām, un tu vari vienkārši uzspiest, tā kā vienkārši, tu ej, un tas ļoti, manuprāt, forši. Uz pozitīvus es braukšu ar draudzini, pagaidām neteikšu ar kuru, bet jā, mūs aizvadīs viņas māsa. Un ja kāds nevis tā kā nezin, kā tikt uz pozitīvus, sastāšu lejā linku, kur ir tā kā rakstīts viss, kā vieglāk jums tikt. Bet tas arī bija viss šim te vlogam, es ceru, ka jums patika, un tad jau tiekamies nākamajā.